Visas makarūniem nepieciešamās sastāvdaļas ir atrodamas manā blogā. Bļodā liekam olas baltumus un sāli. Tie ir jākuļ līdz ir balti un bļodu apgriežot otrādāk nekas nelīst ārā. Kamēr olas baltumi kuļās, izsijājam mandeļu miltus un pusi no pūdercukura. Mazie mandeļu gabaliņi, kas paliek pāri sietā, nevar tikt izmantot cepumu gatavošanai, jo tie ir pārāk rupji. Kad mandeļu miltu un pūdercukurs ir izsijāti, tos abus divus kopā sajauc. Kad olas baltumi sakūlušies, tiem pievieno krāsvielu. Es izmantoju pastaveidu krāsvielu, jo šķidrās krāsvielas var mainīt makarūnu masas konsistenci, un tādēļ arī makarūni var neizdoties. Bet masa ir jāiekrāso košāka, nekā mēs patiesībā cepumus vēlamies, jo cepoties krāsa mainīsies. Tagad pakāpeniski sākam pievienot atlikušo pusi pūdercukura. Masu kuļam, līdz tā kļūst nedaudz biezāka un spīdīga. Tātad redziet konsistenci. Masa nav ļoti bieza, bet tā samērā tur savu formu. Un nu makarūnu cepumu gatavošanā klāt ir svarīgākais brīdis – mandeļu miltu masas iecilāšana olas baltumā. Veidam, kā to dara franču valodā, ir īpašs vārds – makarūne. Maisīšana sāk no bļodas vidus, tad lāpstiņu virzi uz priekšu, tad uz sānu, reizē savācot visus drupačiņus no bļodas malas un kustība atkal nobeidz vidū. Pievienojam pārējo mandeļu miltu masu un turpinam iecilāšanu. Masa vēl joprojām ir pārāk bieza, tādēļ man ir jāturpina iecilāt. Nu, masu esmu aptuveni 50 reizes iecilājusi. Tā ir gandrīz gatava, vēl dažas reizes jāiecilā, lai tā būtu perfekta. Tāda redziet, masa lēnām, paceļot, nopilnot tā lēnām un pakāpeniski ieplūst, bet ne līdz galam. Tātad tā ir tā konsistence, kuru mēs vēlamies. Viss, nevēlamies vairāk maisīt, masa ir gatava. Un tagad piepildām konditorijas maisiņu ar makarūnu masu. Man liekas, ka visvieglāk to ir izdarīt pārliekot maisiņu pāri augstai glāzei vai vāzei. Ja mājās nav konditorijas maisiņš, var paņemt parastu pārtikā lietojumu maisiņu un piepildīt tā stūri. Konditorijas maisiņam nogriežam nelielu stūrīti un izspiežam nelielus cepumiņus uz plāts, uz kuras atrodas cepamais papīrs. Tam nav jābūt ietaukotam, jo cepumam nepatīk nekādas taukvielas. Tad cepums atstāja istabas temperatūrā vismaz pusstundu apkalt. Tos cep 150 grādu sakarsētā krāsnī 20 minūtes. Es šoreiz makarūnus piepildīju ar vārīt iebiezināto pienu un baltās šokolādes ganāšu. Īstiem makarūniem pavisam noteikti jābūt mežģīņotai maliņai. Ja tā nebūs, tie nav īsti makarūni.
Ja jums ir kāda salduma recepte, kur ļoti vēlaties izmēģināt un iemācīties gatavot, droši jautājiet komentāru sadaļā. Ja jums patika šis video, spiediet laiku pogu. Paldies par skatīšanos!